Mūsu pienākums ir pasludināt evaņģēliju un norādīt uz Jēzu. Un arī tavs pienākums ir norādīt uz Jēzu. Āmen. Tu vari aicināt uz draugu cilvēku, noteikti. Tu vari arī aizvest arī pie mācītāja, noteikti. Bet mūsu mērķis caur to ir aizvest pie Jēzus. Āmen. Pie Kristus. Jo viņš ir glābējs. Āmen. Viņš tevi un mani ir glābis. Dievs deva žēlastību, ka bija kādi cilvēki, kas manā dzīvē ienāca, bet viņi man parādīja durvis pie Jēzus, tā tēlēni saka. Un man bija saruna ar viņu. Un tā ir žēlastība. Tā ir nepelnīta žēlastība. Un joprojām cilvēkiem to vajag dzirdēt. No manis, no tevis, no mums ikviena. Amen. No mums ikviena. Bet, kas ir svarīgi, Marka evaņģēlijs 1.17 mēs lasām. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Jēzus, viņš saka, nāciet man pakaļ. Mēs nevaram, tu nevari, mums nav dot tādu varu, bet Jēzum ir. Viņam ir. Mēs nesam labo vēsti, mēs izplatām gaismu, un mūsu mērķis ir parādīt uz Jēzu. Tad, kad reizēm tu runā neticīgiem cilvēkiem, viņš tev jautā, kāpēc tu neesi tāds kā visi pārējie, kāpēc nedzer, nelamājies, nesmēķē, laulību nepārkāp un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tu taču nesaki vienkārši, ka tu esi labs cilvēks, tev nepatīk dzert, tev nepatīk smēķēt, laulību pārkāp nepatīk. Tu skaidri pasaki, kāpēc tu to nedari. Tu norādi uz personu. Amen. Tu norādi uz Jēzu. Un mēs skaidri sakām, ka Jēzus izmainīja manu dzīvi. Viņš ir mans glābējs. Viņš mani atrada, viņš mani izglāba. Viņš mani izmainīja. Viņš mani atbrīvoja. Un cilvēkiem ir iespēja dzirdēt. Jēzus ir tas, kurš glāb, izmaina, dziedina, pārveido, atjauno radikālā veidā. Mēs esam instrumenti Dieva rokās. Un kā tā ir žēlastība, ka mēs varam būt daļa no šī Dieva valstības darba. Ka pats Dievs mūs ir aicinājis. Amen.